Labdien, mīļās dāmas! Mani sauc Rēnis, un es mēģināšu jūs iepazīstināt ar rekordu ralliju. Šī gada pirmais jaunums ir video gids, video sapulce, jo tāda sapulce kā ierasta nebūs. Šī sapulce tiks nepārtraukti translēta arī uz vietas uz ekrāna. Šī gada izmaiņa ir, ka uz reģistrāciju ierodas pēc starta numuriem. Piemēram, ekipāža ar starta numuru no 1 līdz 120 ierodās no 8 līdz 9, bet starta tiek dots 10. Bet ekipāžām ar starta numuriem no 363 līdz 483 ierodas no 11 līdz 12. Tā tiek ekonomiski plānots laiks, lai nav lieki jāgāja. Lai neradītu lieku sarežģījumu startā, ierašanās uz Nemo nenotiek pa galveno iebraucu, bet gar iebraucot gar Latvijas naftu. Piebraucot pie Nemo, jūs sagaidīs tiesneši, kas veiks tehnisko komisiju un pēc tam parādīs, kur nopārkoties uz reģistrāciju. Pie reģistrācijas jūs saņemsiet bukletu, kurā iekšā ir apraksts, gids, kurā iekšā ir leģendas, kā braukt, kā arī parakstīties par drošību. Saņemot šo informāciju, dodieties pie mašīnas un gaidiet savu startu. Ralliju veikt ar leģendas palīdzību. Šajā leģendā būs ieviestas nelielas izmaiņas, jo leģendā būs iespēja norādīt arī iespējamās laika kontrolas. Ja parādās laika 0, tas nozīmē, ka jānoliek kronometrs uz 0. Un kā nākamajā krustojumā jāierodas tajā norādītajā laikā pēc kronometra. Papildus informācija, lai zinātu, kā pārvietoties, tiks norādīts arī braukšanas ātrums. Šīs leģendas posmi tiks precīzi kontrolēti. Iespējamā pieļaujamā kļūda būs plus mīnus 10 sekundes. Uzsākot leģendu, pie starta lūdzam nonulēt automašīnas odometru. Leģendā ir vairāki lauciņi. Pirmais lauciņš ir kopējais attālums no nulles no starta. Nākamais lauciņš ir attālums līdz nākamajam krustojumam vai objektām. Šajā gadījumā attālums līdz nākamajam krustojumam ir norādīts tumšāk un lielāk, lai vieglāk saprast. Zīmējuma lauciņā ir norādīts krustojuma konfigurācija un virziens, uz kuru jābrauc, kā arī komentāros pierakstīt papildu informāciju, ja kaut kas neskaidrs. Pēdējā lauciņā ir norādīts attālums kilometros līdz finišam, kā arī procentuāli veiktais attālums no leģendas starta. Būs 3 lieli kontrolpunkti, kuros veiksiet uzdevumu. Par šo uzdevumu veikšanu jums dos punktus. Šie punkti tiks pārvērti par laiku, kas dzēsīs jūsu soda laiku. Būs labākā ekipāža tā, kurai būs vismazākais soda laiks. Kontrola kartē ir jūsu ekipāžas numurs un svītrakods. Ar šī svītrakoda palīdzību tiks noteikts jūsu laiks. Kad ierodaties pie tiesnešiem kontrolpunktā, sagaidiet savu laiku, tiesnešiem parādiet kontrola kartu un tiesnesis noskanēs to. Un lūdzu vērojiet, lai ekrānā parādās komandas nosaukums. Ja parādīs komandas nosaukums, tad viss ir ok. Ja neparādās, tad lūdziet tiesnesim, lai viņš pieraksta laiku. Novēlu jums piedalīties rallijā, sasniegt finišu, paveikt visus uzdevumus, gan grūtos, gan vieglos, un kopīgi sasniegt Guinness rekordu. Ar cieņu, rallija veidotāju komandu!